ļoti priecājamies, ka pēc ilgāka laika atkal padomē mēs varam norganizēt kādu semināru un praktiski nodarbības par latviešu valodu. Īpaši priecājamies sveikt mūsu vidū žurnāla Rīgas laiks valodas redaktori Gunu Kalniņu. Un viņi pati arī pastāstīs mazliet par sevi, un es domāju, bez liekām ceremonijām dodu vārdu Gunai, lai jums veiksmīgs seminārs un veiksmīga vadīšana, un lai viss izdodas. Labdien! Labdien, kolēģi! Esmu profesionāla lektore, esmu praktiķe un darītāja, tāpat kā jūs visi. Un esmu pagodināta ar šo piedāvājumu dalīties ar jums ar Rīgas laika pieredzi. 20 gadus esmu bijusi korektora un valodas redaktora, un esmu vēl pašlaik žurnālā latviešu variantā, jo tagad ir arī... Kāds nāk? Jāpalīdz kolēģiem iekļūt par pareizām valodas. Tas ieslēgt. Rīgas laikā latviešu valoda ir ļoti elastīga. Ja pieņem to, ka Rīgas laiks ir radies bijušās žurnāla zvaigzņu vietā un ir zinātniski populārs, tad varat iedomāties, ka man ir darīšana ar visām jomām, un katrs autors vai tulkojums no New Yorker vai no Atlantika vai no kāda cita žurnāla, ko tas autors ir izpētījis un zina pilnīgi precīzi, pārtulkojot latviski, ir katrā numurā, katrā rakstā ir pilnīgi jaunu terminu kolekcija, un ar to visu ir jātiek galā, un līdz šim, labāk vai sliktāk, mēs esam ar to tikuši galā. Un kāpēc es jums esmu atvedusi šo Agenskalna līcīša bildi? Es gribēju akcentēt to, ka uz latviešu valodu var skatīties tikai no parādas puses. Tā nav Rīgas panorāmas pastkarte, bet tā ir viss tāpat. Latviešu valoda, tās pašas gramatikas grāmata, tie paši visi jautājumi, bet zinat, ka Rīgā ir tāda trijādības iela? Tas ir stāvot uz trijādības ielas. Šeit bija pontonu tiltu laikā, šeit bija pievienoti visi tie pontoni. Te būs milzīgs debesskrāps, ja būs pagaidām ir tikai pamati uzbūvēti ar tādu galeriju, kas manas pēc varētu tāpat palikt. Šo vēl nav uzspridzinājuši, bet es ļoti gribētu. Pietiks ar bankas ēku. Lūk, pirms kāda pāris 3 nedēļām, tad, kad es grasījos, jau stingri zināju, ka braukšu pie jums, tad es netiku. Vēl jāpasaka, jūs jau no jums neko nevar noslēpt, jums neko nevar iestāstīt. Rakstīts efektīgas, nevis efektīvas, jo prezentāciju taisīja mana meita, matemātikas studente. Šo viņa redz nevis kopēju no maniem materiāliem, bet rakstīja roku virsrakstu. Un patiesībā es tā stingri ņemot domāju, ka diezgan efektīga ir tā strādāšana ar valodu, kāds tas efektīvs